Hei! Šodien gribu ar tevi padalīties ar vienu no maniem mīļākajiem indiešu ēdieniem – turku ziņu sautējums ar garšvielām. Tas ir tik vienkārši silts un garšīgs, arī tad, ja neesi asu ēdienu fans, šis noteikti patiks. Tradicionāli to ēd ar roti maizīti, bet par to pastāstīšu citreiz. Tad nu liekam katlu uz plicu un gatavojam kopā ar smaidu un labu garstāvokli. Svaigs koriandrs tieši no dārza. Šodien izmantosim 2 sīpolus, ķiploku, ingveru, 3 tomātus un koriandru. Garšvielās – ķīmenes, krustnegliņas, kurkuma, čili, melnie pipari, kanelis, koriandra sēklas un elači, ja ir. Sagatavojam sastāvdaļas – smalki sagriež sīpolus, tomātus, koriandru, ķiploku un ingveru. Viss gatavs! Laiks sākt gatavošanu. Pannā uzkarsē 2 steikrotas kokosriekstu eļas un pievieno veselās garšvielas. Apcepjam, līdz aromāts sāk piepildīt virtuvi, tad pievienojam sīpolus. Maisa, līdz sīpoli kļūst caurspīdīgi un viegli zeltaini. Pievieno ķiploku, svaigu koriandru, maltu koriandru sēklu, kurkumu un čili. Visu apmaisa un pievieno nedaudz vārītā ūdens. Pievieno aptuveni pusi teikarotas sāls. Pievieno tomātus un sautē, līdz masa kļūst vienmērīga un maiga. Sablenderē visu līdz viendabīgai masai. Uzkarsē vēl nedaudz kokosriekstu eļas, pievieno ingveru un apcep to. Pievieno blenderēto masu atpakaļ pannā. Pieliek vēl mazliet sāls, noskalotos turku ziņus un pavisam nedaudz ūdens. Lēnām maisa, līdz viss ir labi savienojies un gatavs pasniegšanai. Pasniedz bļodā, dekorē ar olīveļu un svaigu koriandru. Indiešu iedvesmota turku ziņu recepte – garšīga, veselīga un sildoša.